Izpētīsim, kā pāriet no vienas temperatūras skalas uz otru. Mums ir 3 temperatūras skalas. Ir Kelvina skala, ir Celsija skala un Fahrenheita skala. Celsija skalu mēs izmantojam ikdienā, Kelvina skalu mēs izmantojam fizikas aprēķinos un arī tehnikā. Fahrenheita skala, tas ir amerikāņu temperatūras skala. Lai izpētītu, kā pāriet no vienas skalas uz otru, jāsalīdzina, kāda temperatūra ir vienā un otrā. Pie mums, tas ir ikdienā izmantojamā skalā, Celsija skalā 0 grādi, tas ir šeit, atbilst 273 grādiem, 273 kelviniem, tie nav grādi, un 100 grādi pēc Celsija skalas nozīmē 373 kelvini. Starpība Celsiju skalā ir 100 grādi pēc Celsija un starpība Kelvina skalā arī sanāk 100 kelvini. 100 kelvini. 373 mīnus 273 ir 100. Tātad starpības sakrīt, ir tikai nobīdītas šīs te vērtības. To var arī pamanīt, novērojot, ka Kelvina skala sākas no 0 kelviniem, taču Celsija skalā tie ir sākas no mīnus 273. Starpība atkal ir 273 grādi, un te arī ir 273 kelvini. Tātad ir tikai nobīdīta viena skala no otras. Pēc Celsija skalā temperatūru apzīmē ar mazo T, savukārt Kelvinos temperatūru apzīmē ar lielo T. Teiksim, ja mums ir temperatūra 0 grādi pēc Celsija, tad temperatūra pēc Kelvina skalas mēs iegūstam, ja mēs šeit apskatāmies, ka 0 grādi ir 273, tad pie Celsiju grādiem jāpieskaita 273, precīzāk būtu 273,15, un mēs iegūsim temperatūru kelvinos. Tātad temperatūra ir 0 plus 273,15 ir 273,15 kelvini. Savukārt Saules virsmas temperatūru mēs varētu iegūt tieši tāpat. Tātad temperatūra pēc Celsija skalas mums ir 5727 grādi pēc Celsija, un tad pēc Kelvina skalas mums ir jāpieskaita tātad pie šīs temperatūra 273,15 grādi, 15 kelvini, un tas mums sanāk 5727 plus 273,15, kas gan pie šiem skaitļiem tas komats vairs īsti neko nenozīmē, ir 6000 kelvini. Līdzīgi mēs arī otrādi varam aprēķināt no Kelvinu skalas uz Celsiju skalu. Tātad, ja mūsu temperatūra kelvinos ir, paņemsim kūstošo dzelzi, 1812 kelvini, tad temperatūru
mēs iegūsim apgrieztā veidā. Tātad no šīs te formulas mēs iegūsim, ka T ir vienāds ar lielais T mīnus 273,15. Tātad sanāk 1812 mīnus 273,15 ir, tā mēs jau varam redzēt atbildi šeit, jāsanāk 1539, pārbaudam, 1812 mīnus 273,15, 1539, ja nopaļo. Tūkstoši 538,85. Protams, pie šiem lieliem skaļiem tas komats neko īpaši nenozīmē vairs. Un tie mums ir grādi pēc Celsija skalas.